Sveicināti, mani sauc Rašats Misīrovs, esmu puisis no laukiem, un kāpēc tieši man vajadzētu kļūt par LMK zvaigzni? Jo es esmu tam radīts. Un ar ko es nodarbojos, esmu students un pagaidām vēl studēju. Man, kā vīrietim un jums vīriešiem, ir kas sakāms. Ir jaungada nakts, nedod Dievs jūs sievu vai jūs draudzeni kļūst stāvoklī, un tad pienāk brīdis, ka jāizlem. Viņi nāk pie jums un jautā, ko man darīt? Jūs tā apsēžaties, ieskaties viņa dziļi acīs un pajautājiet, un ko tie sāks? Paldies! Paldies! Tu saki, kāpēc jāuzvar, jo esmu atšķirīgs. 2 punkti man interesē. Jo esmu atšķirīgs, esmu normāls čalis. Tātad tie ir 2 dažādi punkti. Viens, ka tu esi atšķirīgs, otrs, ka normāls. Tātad atšķirības ar to, ka normāls. Gan. Gan atšķirīgs, gan normāls. Būdams vēl normāls, vēl joprojām normāls, esmu vēl joprojām arī atšķirīgs. Tu esi atšķirīgs, tad normas robežās. Normas robežās atšķirīgs. Sveicināti, dārgie skatītāji! Mēs esam O-kartes skatuvē, un šovakar ir fināls. Un kā jūs zināt, vienīgie šovā līdz galam palika 4. mūsu grupa Jātnieki. Un bez viņiem nav iedomājams ne Bauskas festivāls, ne country vakars Ropažos, un viņas grupas vadītāji, dalībnieki ir Spulgacīte Anete, enerģijas lādiņš Sabīne, Donžons Rikardo un saimnieciskais jātnieciņš no pašas Bauskas. Ok, paldies. Paldies! Paldies! Es biju pārsteigts, ka tomēr viņi man ļāva izstāstīt man to stāstu. Un, protams, pārsteigts, ka nebija smieklīgi, bet man likās, ka varbūt būs smieklīgi, varbūt nebūs smieklīgi, bet bija ok.